Norvēģijas zeme ar 1000 fjordiem, un daudz no tiem ir dziļāk par Baltijas jūru. Ap 70% Norvēģijas teritorijas ir kalni, tāpēc ceļi bieži iet pa tuneļiem, bet šeit jūs varat redzēt, ka ceļš iet arī gar pašu fjordu. Vieta, kur mēs pašreiz braucam, ir viena no Norvēģijas salām Hitra, un Hitra ir viena no lielākajām salām Norvēģijā. Tā ir klusa, maz apdzīvota sala, bet noteikti slavena ar savām makšķerēšanas vietām, kā arī ļoti labām niršanas vietām. Šis reģions nav masu turismam, te noteikti brauc tie, kas meklē klusumu un savvaļas dabu un arī kaut ko saistītu ar zivīm. Bet arī mēs atradām kaut ko no turisma dienā, kad jau vairs negribējās nirt. Kadros redzams Stāben forti, kas būvēti 2. pasaules kara laikā. Forti tika izveidot strateģisku uz klintīm ar tiešu skatu uz Norvēģu jūru, un to mērķis bija kontrolēt kuģu kustību gar Norvēģijas piekrasti. Ekskursija ir beigusies un varam pārslēgties uz sadzīvi un zemūdens medībām Norvēģijā. Mēs personīgi atbraucām ar busiņu šādu te, bet, piemēram, poļi atbrauc ar lielo autobusu un piekabu, un viņi ir tikai makšķernieki. Mājiņas plus mīnus izskatās vienādi. Mums bija mājiņa, kur varēja dzīvot vismaz 6 cilvēki. Tepat blakām ir arī mazāks mājiņas, kur ir mazāks komforts, bet ja tu brauc tikai makšķerēt un ne uz ko citu un gribi ietaupīt, tad tas ir variants. Tad mums šeit ir arī tā kā bāzes māja. Bāzes mājā ir veļas mašīna un pirts un papildus toalets un tā. Iesim paskatīties. Tad jā, šeit ir mazgāšanas telpa ar veļas mašīnu. Tā ir svari. Tad tepat blakām bija arī pirts. Bet sauna kā sauna. Nekas tāds īpašs vai ekskluzīvs, bet viss kārtībā. Noteikti ļoti liels pluss ir tas, ka visas mājiņas ir diezgan tuvu ūdenim. Tur ir 20 soļi un tu esi pie savas laivas. Iziesim cauri arī mājai. Tāds vienkārši istabs. Es iziešu cauri, uzfilmēt bišķi māju. Nekautrējies. Vai mums Denis pankungs tais? Ņem. Jā, te mums ir virtuve ar lielu galdu. Te mums notiek vakumēšanas darbi. Jā. Jāpiebilst, ka virtuvē tapa visdažādākie ēdieni, arī zivis 10 veidos. Un šeit kā piemērs Aigars mums gatavo skumbrijas ar sieru. Un tad te pa otrām durvīm ārā mums ir terasa, kur mēs glabājam visas mantas, harpunas, pleznas un tā tālāk. Te pat ir arī ūdens un laivas. Šeit baigi interesanti ir paskatīties to, kā ūdens atkāpjas un pēc tam arī atnāk atpakaļ. Tātad paisums un bēgums. Un ļoti izteikts viņš te ir. Aiziesim līdz ģērbtuvei. Te ir arī speciāli ģērbtuve nirējiem, kas ir baigais pluss. Nav augstumā jāģērbjās vai kaut kādā mazā dušā. Tā kā te par to ir padomāts. Tātad te mums ir... Apskatās, vai kāds neģērbjās. Nē. Jā, te mums ir liela dušas telpa, lai visi varētu apģērbties, nomazgāt tērpus, vēl var izkarināt, lai bišķiņi notek. Un tepat arī blakus ir žāvētā. Jo Mirei jau nav vienīgie, te arī ir makšķernieki un viņiem arī vajag kur žāvēt tērpus. Un tas ir noteikti galvenais, kāpēc. Tā kā jā, žāvētā mums ir pilnīgi pilna ar tērpiem, laivām, makšķernieku tērpiem, niršanas tērpiem. Un jā, līdz rītam pa vienu nakti te arī viss pārsvarā izžūst.
Un tas arī ir ļoti liels pluss, kad ir kur žāvēt un nolikt drēbes noteikti ārpus pašas mājiņas. Tad aiziesim paskatīties, kā izskatās cehā, vai tur, kur tīras zivis. Komandas biedri tīra pašlaik ķemītes. Tātad šī bija mūsu laiva. Parādīšu, kas ietilps komplektācijā. Tā mums bija 60 zirgu motors. Tie ir dažādi nodalījumi degvielai un mantām, kā arī vadības pults un eholots. Un tas ir arī pārsvarā viss no laivas. Makšķers ir mūsējās. Laiva ir ok, bet no 6 cilvēkiem ar kravu diezgan grūti viņai gāja. Tāpat pie laivām mums ir zivju tīrītava, mazais cehs. Un tā te izskatās, un Aigars arī tīra mums zivi. Tāpat ir arī visur ūdens. Jā, un šis darbiņš mums bija katru dienu, un uz sevišķi vajadzēja iespringt tad, kad vajadzēja gatavot arī ēst. Ēdienu gatavošana mums bija sadalīta pa istabiņām, principā tā katru dienu sava istabiņa taisa ēst citiem. Uz zivju tīrīšanu dažreiz varēja būt arī rindas, jo, ja sabrauc makšķernieki no savas makšķerēšanas, viņi arī ietīrīt zivis, un tad citreiz jāgaida līdz tumsai. Tā mums notiek ķemīšu tīrīšana. Katru reizi būtībā pa vienai kastei kaut kur, ne? Tā puslīdz. Te ir tāda interesanta sporta laiva vai sporta tūrista laiva. Redzēju uz ūdens kaut ko līdzīgu. Tur visus sasēdina iekšā tais krēslos, viņi baigā ātrumā nesās. Es saprotu, ka piedāvā te tādu izklaidi. Tā mums sākās katrs rīts ar pončo un nesot harpūnus. Sanest harpūnus uz laivu nebija vienīgais darbs. Katru reizi braucot jūrā mēs arī izgāzām to, kas paliek no zivs tīrīšanas, iekšas, kā arī ķemīšu čaulas un tā tālāk. Un tās ir vislielākās dzīres kājām. Te nu sākās zemūdens medības, un sākumā arī bija tādi momenti, kad es pat neieslēdzu kameru, jo likās, ka nekas nebūs. Bet te jau kāds 3 zivis, ko nomedīju, bet pēc tam tikai ieslēdzu kameru. Norvēģijā būtas ir pavisam citā izmērā, jo, ja man likās, ka es tur nošauju nedaudz mazāku, tad atvedot fileju uz Latviju, es sapratu, cik īstenībā tās būtas tur ir lielākas salīdzinot ar Latvijas butēm. Daudzās vietās ūdens bija duļķains, bet tas nenozīmē, ka tur nebija zivis. Vienam no kolēģiem bija nokritusi bute, un tāpēc bija jānirst tai pakaļ. Mēs parasti pavadījām vienā vietā aptuveni 2 stundas, un tad skatījāmies, ja ir zivis, tad var palikt, ja nav, tad dodamies uz citu vietu.
Te es atradu potenciāli ļoti labu vietu, no augšpuses jau varēja redzēt, ka peld mēnesis, un tas ir aptuveni 12-14 metru dziļumā, tā kā mēnesis bija laba izmēra. Un man Norvēģijā ļoti patīk nirt gar sienām uz leju, it īpaši, ja tur ir vēl zāles, tad parasti tur slēpjas arī lielas zivis. Es Mencē ļāvu iztrakoties, jo sanāca diezgan liels attālums, cik man bija jāvelk viņu uz augšu, un tad, lai viņi nenomaucās nost, tad labāk ir pagaidīt. Kā jau pieminēju, viens no maniem mīļākajiem veidiem ir nirt gar sienām uz leju, bet otrs veids noteikti ir vienkārši apgulties zālēs un gaidīt, kamēr atpeld kāda lielāka zivs. Un tas Norvēģijā ir tieši tā specifika, kā var medīt. Pacietību te var trenēt pamatīgi, jo visu laiku liekas, ka atpeldēs lielā zivs, bet arī skābeklis paliek arvien mazāk. Tā es gaidīju, bet šajā vietā neviena lielā zivs neatpeldēja. Tad es izdomāju, ka jāsamaina ierocis uz pneimatisko, lai var uzfilmēt arī no savādākiem leņķiem. Un es neesmu baigais fans pneimatiskajiem ierocim, it īpaši tēmēšanas jomā, jo ir pavisam savādāk nekā šaut ar arbaletu. Tāpēc sākumā es aizšauju garām arī no tuvām distancēm. Tajā pašā laikā es biju pārsteigts, ka es trāpīju, jo bija gan straume, gan sliktāka redzamība, bet pirmo reizi trāpīju ar pneimatisko. Pagājušajā sezonā, tuvu šaujot pie akmeņiem, es vienā jau no pirmajiem pašiem šāvieniem salocīju bultu, tā kā es ļoti skatījos, lai sanāktu distance un kad lai trāpītu zivī. Ar šaušanas brīdi arī ir kā ir, jo liekas, tu nogaidi, un tad pēkšņi tās zivs pagriežās, bet tu jau esi izšāvis. Tā ir tāda spēle. Ik pa laikam ir sastopams arī šādas te medūzas ar gariem taustekņiem, un gar viņām bieži vien peld arī zivis. Pirmoreiz Norvēģijā es ieraudzīju siļķu baru, es izdomāju, bieži vien to neredzēs, jāmēģina izšaut un trāpīt kādai. Un es trāpīju veselām 3 siļķēm, tikai ļoti grūti tās iegūt, jo viņas noraujas viegli nost. Tad, kad jau biju piešāvies pie pneimatiskā ieroča, atnāca pats lielākais medījums šī ceļojuma laikā.
Tagad jau vairāk precīzi neatcerēšos cik, bet man šķiet, ka 5,6 kg liels polaks. Te jau klāt kāda cita diena, un kā vienmēr ar apstākļiem neko nevar zināt, šoreiz nespīd saule, bet ir apmācies un ir gaidāms arī lietus. Pašā sākumā pamedījām zivis, bet tad pārgājām uz ķemītēm. Un te bija interesanta situācija, kad man laiva uznes virsū uz saliņas, un tad es tur dabūju mocīties, lai var dabūt visus striķus ārā un vispār laiviņu novilkt nost. Beigās jau viss veiksmīgi, bet būtu tā, ka mierīgi varēja braukt ar windsurfingu. Un te nu sāksies gliemežu ķemīšu lasīšana, un kā es esmu jau pieminējis citos video, tā ir kā sēņošana tikai zem ūdens. Var ieiet baigā azartā, ir jāmeklē, jāmāk atšķirt, un tad ir arī azarts, cik daudz tu vari uznest augšā virs ūdens. Pārsvarā ķemītes bija no 8 līdz apmēram 14 metru dziļumam, tas ir arī atkarīgs, cik dziļi var ienirt, un retos gadījumos es atradu arī 3,5 metru, 4 metru dziļumā. Arī ķemīšu lasīšanā taktikas ir dažādas. Var atstāt maisu, tīkliņu maisu apakšā uz grunts un tad lasīt pa taisno iekšā maisā, kas atrodas uz grunts, bet šeit es vienkārši paņemu rokās un peldu apakaļ pie savas bojas un ielieku maisā. Pārsvarā visur uz akmeņiem ir rozā jūras eži, tie izskatās pilnīgi nevainīgi, bet es peldot garām aizķēru vienu ar celi un man adatas izgāja cauri hidrotērpam 7 mm, tā kā ir tomēr no viņiem arī jāuzmanās. Te varēs redzēt arī maisu, kur es lieku iekšā gliemežu ķemītes, un maisam jābūt no izturīga tīkla, jo viņām ir ļoti asas malas un var viegli sagriezt maisu, un tad viņas vienkārši izbirst, un viss loms ir vējā. Tāpat ne tikai maisam jābūt izturīgam, bet arī cimdiem, jo sanāk lasīt ar rokām, un tad tās malas griežās neoprenā ļoti viegli. Es uzskatu, ka ar ķemītēm mums gāja ļoti labi, jo parasti tīrīšanas galdi bija noklāti ar tām. Mums gliemežu ķemīšu lasīšana beidzās tikai tad, kad visi maisi bija pilni un vairs nebija kur likt. Un tā principā bija katru reizi, kad mēs lasījām ķemītes. Un noteikti var dzirdēt, cik laivai ir smagi. Tas šoreiz arī viss no 2025. gada brauciena uz Norvēģiju. Paldies komandai un cerams, ka tiksimies arī nākamgad.